Es jau cep vairāk gadus sāku palīdzēt manam tēvam, kad viņš aizgāja pensijā, un tas bija ap 80. gadu. Un es viņam sāku palīdzēt cept. Tad mums arī bija bečeris Tergranda rapidos, Harijs Vunga. Viņam bija bečerija, un tēvs arī ar viņu runāja. Un tad viņš dabūja beigās labu recepti, un viņš aizgāja mūžībā 94. gadā, un cilvēki man zvanīja. Un nu te es esmu, vēl cepu sauckābu maizi. ne jau tik daudz kā kādreiz. Kādreiz jau mēs veram, kad bija Jāņi, tā kā Garazerā, veram 100 kukuļus pa nedēļas nogalu, bet tagad tie vecie latvieši izmirst, un jaunie nezin daudz neko par sauckābu maizi. Tagad es cepu varbūt apmēram 40 kukuļu, 50 kādreiz pa mēnesi. Mazikās viņš pats sev sāka cept. Bet tad viņam draugi bija, un tiem garšoja, un tad sāka tiem, un tad vairāk pienāca, un tā auga. Tagad mēs cepam Kalamazoo, Grand Rapidiem, Garazerā veram pa vasaru, un sūtam arī pa Ameriku to maizi. Vien tā recepte bija no to Hariju Vungu, un ko viņš atcerējās no Latvijas laikiem. Kā tūpa. Un tā viņš drusku pārmainīja šo to, un es jau to pašu maizi cepu, un man vēl ir tas pats ieraugs. Un tas ieraugs jau man stāv, no to laika tēvs aizgāja mūžībā. So kā 30 gadi. Ieraugs ir ļoti svarīgs, tā garša. Man, kad tēvs mācīja cept to maizi, mēs pielikām ieraugu klāt, un tad pēc pāris stundām viņš vienmēr lika pagaršot. Viņš teica, redz, kā garšo, lai es zinu, kā tā garša ir. Un nav jau garšīga manta, tas ieraugs, diezgan skāps. Bet es tāpat viņu tur, viņš man dažreiz ir palicies netik stipri, bet tad tēvs iemācīja, ka jāpieliek mazliet āboļu etiķi, tad atkal var atdzīvināt. Un ja paliek pa stipru, tad atkal var piebert miltus. Cepa arī sauckābu maizi. Un tad mēs dažreiz pat pīrāgus un šo to. Kūkas daudz cepam. Bija liela bečerija, diezgan daudz bija ņemšanās. Man ir amerikāņi pazīstami, kam arī garšo, kas katru mēnesi grib, zin. Un es vienmēr, kad sāku cept, es viņiem piezvanu, un tad viņi pasūta, cik viņi grib. Un tas ir labi. Daudziem negaršo, bet daudzi, man viens ir draugs, un tas teica, ka bez to sauckābu maizi viņš nedzīvot. Svētkiem jau diezgan daudz jācep. Un kad sanāk, ka ģimene kopā, tad jau visi grib, lai ir tā sauckābu maizi. Pensionāriem Grand Rapidos ir pusdienas pirmdienās. Un tad man piezvan tas pārstāvs no pensionāriem un pasūta, cik kukuļus vajag. Un tas man ir labi, jo man tik uz vienu vietu jāaizved. Un viņam arī labi, jo viņam vairāk cilvēku nāk pusdienas ēst, lai var dabūt kuklu maizi. Un Garazerā tur pa vasaru, kad vajag, tad viņi piezvan. So viņam tur kantīna un ezera malā viņam tāds maz biroja, un no turien viņi jāko pārdod. Un pagājuši mēnesi mēs bijām Kalamazoo, tur luterāņu draudzes dāmas nopērk un pārdod. Vietējiem, kas Grand Rapidos, $8, jā, tālāk jāved, tad $9 uz Kalamazoo.
Bet tas ir diezgan lēti. Daudzreiz es aizvedu un tā kā es garas es aizveru pārdot par 9, viņi atkal pārdod par 15. Jo tā nekad nav bijusi tāda naudas lieta. Tas ir bijis tikai uzturēt, lai ir tā maize, tēvam pa godu un Latvijai pa godu, un tādēļ vēl jau cep. Vienkārši māja. Vienkārši plīte, cepu 8 kukuļus reiz, un tad tādēļ mazāk dažreiz pār dienas cept, jo 8 kukuļus reiz nav daudz. Pasīt 40, man tas ir liels darbs visu dienu. Ja man ir apbraun ar rokām. Es tā iemācījos, un man bija miksers, un tā maize ir smaga, un to mikseri galīgi sabojāja. Tad es atkal sāku ar roku maisīt. Kad man bija baterija, tā man bija lielāks tas miksers, un tad es varēju 80 kukuļos reiz ieklapēt un izcept. Protams, jāzina to garšu, kā garšo tā maize, tas ieraugs. Un laiks arī ir svarīgs, vai ārā vai lietus līst, zin, vai ir sausāks laiks, to visu jāņem vērā. Mums te bija viens inženieris, kas diezgan gudrs vīrs bija, un viņš iesāka bečeriju un gribēja cept sauckābmaizi. Un viņam iedod to recepti, un viņš nevarēja izcept. Viņš teica par daudz ņemšanās. Un tā jau ir, man parasti es sāku agri no rītu, un to maizi jāieplaucē miltus, un tad pēc kādu stundu, tad tik ieliek drusku ieraugu, un tad pēc pāris stundām, kad tie jaunie milti tagad ir to ieraugu saņēmuši, tad jāpagaršo, ir pietiekami garšīgs, tad jāpieber pārējos miltus. Un bija smaga maize, nav viegli ar rokām mīcīt. Te jau rapidos arī daudz māk mīcīt, bet paliek pa vecu, nevar vairs. Man pašam, man garšo, ka ar vasara uzliek plānu kārti sviestu, svaigu tomātu, drusku sīpolus un dilli virsū. Un tas ir labs ēdiens. Tas man vasarā katru vasaru. Jā, nav jau daudz. Es priecājos, ka cilvēkiem vēl ir interesi. Tagad pagājuši mēnesi mēs varbūt kāds 150 kukuļi, jo bija svētki. Uz vairākām vietām izvedīju un uz vairākiem vietām pa pastu aizsūtīju. Bet tā kā es teicu, tā man ir sirdslieta. Tas nav pa naudu.